Šodien represētie pulcējās okupācijas muzejā Fonda Sibīrijas bērni rīkotā konferencē to bērnu piemiņai, kas tika izvesti 14. jūnijā. No 15 000 tās dienas deportēto katrs 4. bija bērns. Mācītājs Guntis Kalme uzsvēra, cik svarīgi ir atmiņas par baigo gadu pārstāstīt mūslaiku bērniem. Mēs šajā brīdī, sacīsim, mana paudze, mēs esam savienotāju posms, stumbrs no paudzes, kas piedzīvoja 14. jūniju, un savukārt savienotāju posms ar nākošo paudzi, kurai ir jāzina šo notikumu. Necilvēcīgos apstākļos izsūtījumā bojā gāja tūkstošiem cilvēku. Pēc pirmās un smagākās padomju varas veiktās masu deportācijas savas mājas nekad vairs neredzēja trešā daļa izsūtīto. Esmu pārliecināts, ka mēs pārvarēsim šo krīzi, jo patiesi vēlamies redzēt Latviju plaukstošu. Tādu, kā to vēlējās ieraudzīt arī reiz uz Sibīriju aizvestie bērni. Rīt, 14. jūnijā, represēto piemiņa tiks godināta Šķirotavu stacijā, no kurienes sākās ceļš uz Sibīriju lopu vagonos. Bet vienos dienā pie Brīvības pieminekļa notiks svinīga ziedu nolikšana. Zane Peneze, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.